Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu pilsētvides attīstībai Ventspilī ir sakārtotas pilsētas ielas un laukumi, izveidots ielu apgaismojums, atjaunots ielu segums un labiekārtota teritorija, radot sakārtotu vidi uzņēmējdarbībai, pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Rekonstruējot vēsturisko Latviešu biedrības namu, tajā ir izveidots bērnu un jauniešu iniciatīvas un jaunradas centrs. Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Ventspilī ir rekonstruēti vai no jauna izveidoti 78 ielu posmi, jaunu, gandrīz 3 km garu sliežu ceļu, staciju, depo un kases ēku ir ieguvis vienīgais Baltijā šaursliežu dzelzceļš. Te kaut kā viss labiekārtots, soliņi, taciņas, apkārtne šeit visa. Viss labiekārtots, ļoti tā. Viņš jau bija glīts, bet tagad ir ļoti tāds mājīgs, omulīgs. Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Ventspilī uzcelta jauna energoefektīva poliklīnika, kas pacientiem ļauj piedāvāt vairākus jaunus diagnostikas un citus veselības aprūpes pakalpojumus un vides pieejamību. Personāls pacientus tagad var pieņemt ērtos, moderni aprīkotos kabinetos. Piesaistot vairāk nekā 17 miljonus latu lielu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu ar Valsts Reģionālās attīstības aģentūras administrēto projektu palīdzību, Ventspils ir ieguvusi kvalitatīvu un mūsdienīgu infrastruktūru, tā sekmējot uzņēmējdarbības attīstību, darba vietu un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību.